palikuši. Un šī daļa būs mazliet savādāka. Varbūt šis ir taiskaitā priekš mums zināms, nezināmais. Pastāstīšu, kāpēc. Es gribētu stāstīt par resoru iestādes līmeņa plānošanas risinājumu. Idejiski, kas notiek šobrīd pa perimetru, vienkārši ieskicēt, skaidrs, kad, noteiksim, es pieļauju, ka visi neatkarīgās iestādes neresoru, viņiem šādu plānošanas risinājumu nav. Jā, tātad turpina plānot Excelos, ja grāmatvedības sistēma notiek informācijas manuālā pārbaude. Ja mēs ejam uz to, kad mums ir iestāžu līmeņa plānošanas risinājums, tad mums attiecīgi ir arī komunikācija ar grāmatvedības sistēmu. Tāpēc, faktiski, ja mēs vēlamies loģiski noslēgt šo te bāzes līmeni, tad iestādes līmeņa budžeta plānošanas risinājums, viņš ir faktiski pa starpam starp to, kas notiek caur apropriācijas izmaiņām vai no ar sākotnēju apstiprināto budžetu, un to, kas tālāk notiek ar budžetu izpildu savu grāmatvedības sistēmu. Kā es teicu, prakses ir dažādas, ļoti daudz manuālā darbā. Mēs faktiski skatījāmies līdzi tam, kā notiek gan mūsu resorā, gan citos resoros informācijas uzskaita. Vairākos resoros ir izveidoti risinājumi. Risinājumi ir izveidoti dažādi, jā, tā praksa ir dažāda. Un, kas ir būtiski, tad šim risinājumam, būtu pareizi sakot, vai šīs te budžeta sadaļas, vai budžeta sadaļai, plānošanas izpildu sadaļai, viņai nav tāda tā kā regulējuma. To katrs šo uzskaitu plānošanu veids katrs, kā viņam ir ērtāk, kā viņam ir tā kā atbilstoši nozaru specifikai un tam līdzīgi. Daļai ir kaut kas, daļai ir Exceli, viss tas, kas ir izveidots, katram ir mazliet pa savu. Ja? Tāpēc šeit mums ir būtiski tas, lai mēs noslēgtu šo te apveidu procesu, lai mums tā informācija, kas faktiski nāk vai no apstiprinātā budžeta vai no apropriācija izmaiņā, lai viņa faktiski kristu no augšas kā apstiprinātie plāni, ja? Attiecīgi varētu veikt tālāk detalizāciju. Un tālāk, protams, tai sistēmas sadaļai vai funkcionalitātei ir komunikācija ar grāmatvedības sistēmu, kur dati savstarpēji integrē. Tas mūsu redzējums, konceptuālais tās sadaļas, kuras mēs faktiski gribētu realizēt caur šo iestādes līmeņa budžeta plānošanas risinājumu, būtu jums dot iespēju detalizēt plānot budžeta pasākumu aktivitāšu detalizācijā, kur faktiski tās struktūras un tos klasifikātors jūs varētu uztverēt paši. Šobrīd, skatoties vēlreiz pa perimetru, mēs saprotam, ka pārsvarā tie risinājumi, kas ir izveidoti, viņi izmanto datu struktūras, kas ir jūsu grāmatvedības sistēmās, vai kā aizvināt, tās pašas dimensijas, vai visas, vai kaut vai daļa, lai pēc tam varētu visu savu kopā. Citās iespējas nav. Mēs arī vēlamies iet tajā pašā virzienā. Vienīgā atšķirība ir tāda, kad mēs gribētu paredzēt, ka klasifikators varētu precizēt pašas iestādes. Tajā brīdī, kad ir nepieciešams, jo atsevišķos gadījumos tie grāmatveži, kas sākotnēji precizē kādus no klasifikatoriem grāmatvedības sistēmās, tad grāmatvedības sistēmām tie klasifikatori ceļo uz šo te plānošanas sistēmu atsevišķām ministrijām. Un mūsu mērķis būtu tāds, ka tieši otrādi, ka tā informācijas virzība būtu no šī plānošanas risinājuma uz grāmatvedības sistēmu. Un grāmatvedības sistēmā mēs uzturētu automatizēt tos klasifikātors vai tās dimensijas, kuras rodās jau mūsu pašā sistēmā. Tas būtu gan EKK-kom, kā primārie atbilstoši klasifikācijai, gan arī, teiksim, finansējuma posteņi, tas viss, kas ir valsts kasē, tas attiecīgi aiziet. Mēs saprotam, ka
Katram ir mazliet savādāk detalizācija, kā notiek uzskaite. Plānā varbūt tas ir mazāk detalizēta, izpildē grāmatvedībā ir vairāk detalizēta, dažiem ir gan vienādi, ja, un tas būtiskākais ir tas, ka, piemēram, pasākuma aktivitātes ar kopējo struktūru veido finansisti, grāmatvedības sistēma, informācijas saņemuma šīs plānošanas sistēmas, kur jūs esat brīvi rīkoties un veidot tos līmeņus ar aktivitāti pasākumiem, līgumiem, vai kā mēs viņus saucam, respektīvi detalizētu budžetu sadalījumu atbilstoši finansēšanas plānu piešķīrumu. Un attiecīgi, ja tas tā būs, tad tā informācija viss, kas jau iet no grāmatvedības sistēmas, ar viņu krietni vieglāk strādāt. Tātad iekšējās kontrols, kas neuzdara jums tur kāds pienākums, bet, kā es varēju teikt, no vienas puses no augšas mums nāk finansēšanas plānu dati, tālāk ir jūsu sadalījums par dažādiem pasākumiem aktivitātēm, tālāk jums ir grāmatvedības sistēma un šis viss kopā veido to, kad jums ir sevis pārvalda pret finansēšanas plānu cipriem pastāvīgi, jums ir kontrola pret attiecīgo izpildu grāmatvedības pusēm, to visu jūs faktiski varat redzēt vienlaicīgi. Otra lielā sadaļa, kas ir šobrīd paredzēta plānota, ir iepirkuma plāns. Ja? Tāpēc iepirkuma plāns, jo caur šīm jaunajām vajadzībām parādās zināmi izdevumi, ko jūs attiecīgi plānojat. Tad jums ir nepieciešams pastāvīgi sekot gan iepirkuma plānu izpildēji, gan kādām izmaiņām plānā, attiecīgi veicot korekcijas, jūs veicat korekcijas arī savos finanšu datos, atbilstoši mainot, finansējumu noteiktiem pasākumiem. Tad iepirkuma uzraudzība, kas attiecīgi ir pašā sistēmā, vai tā skaitā ar sasaisti caur Horizon, ar līgumiem, kas caur šo iepirkumu ir noslēgti. Un līguma reģistrācija, kas ir trešā sadaļa, kas visticamāk varētu palikt arī Horizon, bet tas būtiski ir, kad šīs visas trīs komponentes saprotamā veidā būtu iznests ārā uz pārbaudas vai kontrolas vai uzraudzības atskaitēm, kur jums būtu iespēja pārliecināties par to, ka visi plāni, visi līgumi izpildās, kad nav kāds pārpilds un vienkārši nodrošināt šī uzraudzība diezgan detalizācija. Tātad, tas, ko es teicu par budžeta plānošanu, kad par aizņemdienas detalizāciju. Varu minēt, ka šobrīd, laikam, tas, kas mums zināms, ir tās dimensijas, kas tiek izmantotas, ir šīs finansējuma postenis, ir padības dimensija, vai kā mēs viņu saucam, šobrīd mēs varam teikt, pasākuma aktivitātes, pa lielu, tas tā vajadzētu būt, ir EKK, ir struktūra vienības, kura no ministriem izmanto. Tālāk ir projekts, lai kas tas būtu, un kā tas droši vien izmanto visi pa savam, un iespējams vēl kaut kas, bet vairāk nē. Lūk, ja kādam ir kāda vēl papildus dimensija, varat droši padalīties, bet šis ir tas droši vien pamats, un faktiski ar šo mums pietiek, lai iet uz priekšu. Tātad sasaistīt tās dimensijas un nodrošināt centralizēti uzturamos klasifikātorus, kas ir vēlreiz EKK finansējuma postenis, kas nāk no plānošanas sistēmas, un ļaut jums pašiem attiecīgi veidot klasifikātoru elementus tajās sadaļās, kas jums ir vajadzīgs. Ja jūs izmantojat, piemēram, struktūra vienību, jūs varat plānot turpmāk struktūra vienību līmenī, vai tas ir federāls struktūra vienības, vai kā mēs viņu savādāk sauc. Jums ir brīvība, tad vienkārši ir vai nu ieslēgt, vai nu atslēgta dimensija, kuru var izmantot gan pie plānu, gan pie izpildes. Tas ļauj, protams, sekot līdzi
detalizēti aktuālās izpildes informācijai, ko uzraudzīt, ja mums ir viss tā kā viena vieta, viena sistēma, augšējie cipari, apakšējie cipari, nezinu, reizi dienā vai savā Kīvu sistēmā, mums uzreiz saprotu, kas mums notiek ar plāniem, kas mums tur jādara. Jums netika tā uzlikt par pienākumu, sistēma neuzliktu kontrols tādas, kur jums nebūtu rīcības spējas vai notiek kāds pārkļūst un tam līdzīgi, tā ir informācija. Vienkārši paziņot par to, ka iespējams kaut kur kaut kas jums ir izpildīts vai pārpildīts vai kā savādāk patiesīgi, kas ir par virza līdzīgi pozīciju. Kas vēl būtiski caur šo te izmaiņu mēs apzināmies, ka katra no iestādēm ministrijām praksa dažādas. Atsevišķi ministrijas plāno savus budžetus mēnešu sadalījumu, ja, varbūt tās nespecificējot par daudzām aktivitātēm, bet šie mēneši ir. Atsevišķi ministrijas šo plānu veido, teiksim, ceturkšņu detalizācijas pakāpē, teiksim, tādu finansējumu liek, lai pēc tam procesā nevajadzētu veikt ļoti daudz dažādas pārbīdes. Un šeit mēs arī negribētu uzspiest kādu vienotu praksi, šeit mēs gribētu atstāt iespēju izvēlēties, tāpēc vai mēneši plānojot. Pat viena resursa ietvaros, varbūt iestādes, kuras vienu izmanto tā, un skaidrs, ka ceturkšņas visticamāk ir minimums, lai vispār varētu pēc tam pēc skaitām veikt atskaitīšanos par izpildu un tāpēc, principā, pašam savu sekot līdzi tam, kas notiek. Tas, ko mēs gribētu paredzēt, jā, tad šīs sākotnējās prognozes, redzēsim, kā mums izdosies, teiksim, pēdējās konsultācijās, pēdējās droši vien ne, bet nākot tālākās konsultācijās ar, tā skaitā, finanšu ministriju, mēs no savas puses, kā idejas autori esam piedāvājuši, kad šī ceturkšņa prognozes varētu tikt sniegtas līdzās ar pirmiem jūsu, pēc tam, kad ir noticis iepirkuma plāns, iepirkuma plānu apstiprināšana, attiecīgi jūs jau skaidrāk saprotat savus paredzētos izdevumus, un tādā veidā, ja šīs ceturkšņa plāns tiktu iesniegts, pieņemsim līdz janvāra beigām, tie dati, kas tiek iesniegti, šobrīd tā mēs, lai pirmajā plānā viņi būtu precīzāk. Kas ir būtiski, šeit mēs izmantotu to klasifikācijas kā detalizāciju, un faktiski no šīs sistēmas sadaļas tiktu iegūt uzreiz arī tām dati, tas ir tas, par ko jūs šobrīd atsevišķi vadoties 4 zīmēs, tas ir šeit. Ja, ja jūs plānojat savu budžetu tajā detalizācijā, tad attiecīgi uzbiežot pogu, tie dati vai tā informācija tiek apdēļot arī tālmās. Ja? Tas ir tas, kurienes tā informācija varētu tikt paķert ārā. Tā. Tātad sākotnējās plānas iesniegts ar to, iepirkuma plānu sagatavošanu, precizēšanu, uzraudzību, pārskatu sagatavošanu, iespējams IUB, kā esam reģistrēta līguma uzvaldībai, kuras nav atbilstoši iestādes budžeta plānošanas datiem, automatizēta budžeta kontrols ir pāris atbilstoši apstiprinātām apakļāmas vai finansēšanas plānu izmaiņām, iekšējo rīcību iestādes iekšējo precizējumu veikšanai. Tad mēs saprotam, ka mums ir vairāk līmeņi, mums ir vairākas, tā teikt, ierosmes, mums ir, piemēram, apropriācijas izmaiņas, kas mums ietekmē plānu griestus, attiecīgi skaidrs, ka mums ir kaut kādas apakšas, kuri vairs nesakrīt, tas ieplānotais apakšējais finansējums par to, kas ir augšā, kaut kas ir jāmaina, kas teica, tad attiecīgi pārskati, vai sistēmā vienkārši plānu informācija uzreiz atspūgļu to, kas mums notiek. Bez tam mēs arī gribētu, kamdēļ ir nepieciešama, piemēram, informācija par ceturkšņa sadalījumu, priekšizpildes analīzes. Un savu šo izmaiņu faktiski varētu iegūt to sākotnējos datus, gan arī tā skaitā, ja jūs šobrīd bieži vien, neskatoties uz to, ka it kā nav tas kritērijs par izpildes analīzē, iekļaut informāciju, iekļaut arī, teiksim, tos rīkojumus vai paskaidrojums par apropriācijas izmaiņām, tad savu šo te risinājumu,
ja mēs par visu vienosimies, tad šo risinājumu varētu mainīt arī ceturkšņu prognozes atbilstoši atlapprieces izmaiņām. Ja, un ja tas tā ir, attiecīgi jums vairs nav jāskaidro pret to sākotnēji iesniegto ceturkšņu prognozu, bet jau pret precizēto, attiecīgi jums ir precizētā summa, un daļa no informācijas vairs principā nav jāsniedz, jo es saprotu, ka te ir vairāk līmeņi, kuros tā informācija tālāk tiek nodota. Viens no līmeņiem, protams, ir iekšējais līmenis, iestāde, teiksim, resurss un tālāk finanšu ministrija. Ja, ja mēs paskatāmies uz šiem līmeņiem, tad bieži vien arī, teiksim, resora vadītājiem ir svarīgi zināt to, kas tad īsti tur noticis, ka šādi ir savādāk. Attiecīgi, te visi paskaidrojumi viens uz otru liekās virsū, neskatoties uz to, ka tā informācija principā jau ir atrodama sistēmā. Ja, to, kas ir atrodama sistēmā, mēs faktiski gribētu izmantot atkārtot. Ja. Vienu reizi iedodot, attiecīgi tālāk vairs neskatot cauri. Ja. Tas nozīmē, ka ceturkšņi arī varētu tikt precizēt. Automatizēt to kvadrosfēru pārvesi gan no apakšas, gan no augšas, kā es teicu, tas laikam ir būtiskākais iegūms, ka mums tās robežas vairs nav. Ja. Mēs neesam no vienas sistēmas uz otru sistēmu, no vienas lietotības sistēmas uz otru lietotības sistēmu un nekur. Šobrīd izskatās, es nezinu, vienu lietotības sistēmu un nevienu citu sistēmu, kurā mums būtu tie visaptverošie dati. Ja. Tāda nav, un šeit mums ir cerība tāda iegūt, un skatoties procesus pēc loģikas uz priekšu un atpakaļ, izskatās, ka ar šīm mūsu ieskatā pirmajām trim funkcionalitātēm mēs aptveram ļoti daudz, un mēs vairs nedaram ļoti daudz tādu darbu, kas ir pilnīgi liekas. Ja, tā kā mēs šeit gribētu tā, lai tas viss iet labi. Tā, kas vēl bija būtiski, ko es vēlējos pateikt pie šī. Jā, šī ir tā risinājuma daļa, kura ņemot vērā to, ka ir paredzēta pārcelšanās pa kārtām uz grāmatvedības uzskaiti, uz vienu pakalpojumu centru, un ja mēs nespēsim nodrošināt šo te sadaļu, kuru daudzām ministrijām, vai vairākam pareizes ministrijām ir nodrošināt, tā skaitā arī tām ministrijām, kuras ir pirmajā kārtā, tad ir jānodrošina integrācijas, ir jānodrošina datu saligotību, un tad mums ir jādomā par ļoti plašām papildus darbībām, kuras mēs, protams, gribētu izslēgt. Jā, līdz ar to man ļoti gribās ticēt, ka tās ministrijas, kuras nāks pirmās, viņas uzreiz pretīm saņems šo. Ko viņas saņems, kas ir būtiskākais, ko es gribētu akcentēt, ir tas, ka mēs esam iezīmējuši tikai lielās lietas. Ja? Mums ir piedāvājums, mums ir redzējums, bet mēs ļoti gribētu, un mēs aicināsim arī tā skaitā vēlākā nepastā, jums pieteikties mums palīgā, ja tā var teikt, jo piedāvājums ir neviens puses, bet mēs saprotam, ka ir dažādas prakses. Mēs gribētu, lai šīs komponentes, ja tā var teikt, šajā sadaļā ieliekās iekšā, un mums ļoti gribētos, lai mēs darbu grupas formātā un kā savādāk vienojamies par vienotiem principiem, kā mēs gribētu dzīvot visi kopā tālāk. Jā, vēlas vienādi, nevis katrs pa savam. Jā, tāpēc tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo tādā veidā mēs šo te ekosistēmu varam izbūvēt pilnīgi. Citādi bez šīs komponentes tā sistēma nebūs pilnīgi. Jā. Un mums ir vajadzīgi jūsu atbalsts, jūsu pieredze, un gribētu, protams, vienoties ar visiem par tālāku scenāriju. Ja mēs vienosimies ar pusi, es teiktu, jau ir vai jau būs labi. Tā kā, bet to caur e-pastu atsevišķi nokomunicēsim, un ja mēs skatāmies tādā laika perspektīvā, tad visticamāk tas varētu notikt neātrāk par novembri. Ja? Es nezinu, kurš novembris, bet pilnīgi noteikti mēs sekosim līdzi, tā skaitā jūsu aizņemtībai attiecībā uz budžetu, bet kā rāda prakse, tad mums finansisti budžetnieki ir aizņemti vienmēr. Beidzās viens process, sākas nākamais process, vasara atvaļinājumi, un mēs tūlītās būs mums kāds, un visu laiku mums kāds izturēs. Tā kā, skaties, mēs varēsim darīt ar laikiem, mēģināsim sanākt kopā un izveidot
kaut ko tādu, kas mums derētu un patiktu visiem kopā. Jā. Tā, kas ir par šo atkāpe? Jā, nav minēts, bet ir paredzēts skolpā kopumā un ir paredzēts arī likt priekšā iepirkumā, protams, arī tās komponentes vai tās budžeta plānošanas sadaļas, par kurām līdz šim nav stāstīts. Un te es kaut kādas detaļas izstāstīšu par to, cik tālu mēs šobrīd esam un kāds tad ir plāns. Ja mēs skatāmies tīri no atsevišķā procesa skatu punkta, tad pirmais varētu būt šo te prioritāro pasākumu iesniegšanu. Prioritāro pasākumu iesniegšanu skaidrs, ka mums ir prioritāro pasākumu kartiņas. Exceli Finanšu ministrija, pēc tam visu tur konsolidē kopā jūs skaņu vai to pārējiem ministrijām, kur ir kaut kādi horizontālie pasākumi. Ir darbības, kas tiek veiktas, kuras arī varētu izsniegt. Skaidrs, kad prioritāra pasākuma kartiņas satur ļoti daudz tekstuālās informācijas paskaidrojumu, un tie nav tikai cipari. Ja? Sākotnējā doma, kad mēs startējām pie šo ideju formulēšanas un apkopošanas, bija tāda, ka prioritārā pasākumu kartiņas tiek integrētas tajā vidēja termiņu budžeta procesā, kur es minēju par, teiksim, caur pasākumiem, kad var mainīt attiecīgi ietvaru. Tā kā šī ir viena no komponentēm. Ja? Un, ja gadījumā mums izdosies šos prioritāros pasākumus nodīt līdz vienotam līmeni, detalizācijas pakāpē, lai viņas varētu ielasīt no šīs funkcionalitātes uz to vidējo termiņu, tad ļoti labi. Ja? Bet mums ir jāpadomā, kā iemesli, var minēt atsevišķus tā detalizācijas pakāpe, kurā ir, teiksim, finansēšanas plāns vai finansēšanas plāna projekts, ja viņš vēl nav tā kā apstiprināts. Tas ir drusciņi par detalizētu uz to brīdi, kad šie prioritārie pasākumi iet uz sasniegšanu un vārtināšanu. Līdz ar to, ja mums izdosies izveidot tādu piedāvājumu, kur mēs pretīm saņemam nepieciešamo detalizācijas pakāpi un to informāciju, kas nepieciešama pie vidēja termiņa funkcionalitātes, tad mēs faktiski šo izmantojam patiešo un atkal vairs nav nekas jāpārvada, nekas jābauda, un tas tur ir. Mēs atkal fokusējamies uz katru no atsevišķiem apstiprinātiem prioritāriem pasākumiem, viņus iespējams detalizējam, pieskaitam klāt un ejam tālāk. Ja? Tas ir tāds ideālais scenārijs, vai mums izdosies grūti teikt, kāds izmaiņas mums nepieciešams veikt, bet centīsimies. Budžeta paskaidrojumi. Budžeta paskaidrojumi ir tā. Mēs esam izgājuši, kā es teicu, pilnīgi visiem procesiem cauri. Mēs esam gājuši cauri faktiski katram no datu laukiem, kas nepieciešams katrā no tiem procesiem, tabulām, ja tā var teikt, pēc normatīva esošā scenārijā. Un tas, kas piemēram tiks iekļauts jau šobrīd pie vidējā termiņa, mēs saprotam, ka tā informācija ar noteiktām pazīmēm jau var kalpot par atsevišķu budžetu paskaidrojumu, varētu teikt, atskaišu vai tabulu aizpildīšanu. Ja? Tas ir tas mūsu mērķis, kad mēs negluži strādājam atsevišķi pie katras no šīm funkcionalitātēm, par tām nedomājam līdz brīdim, kad mēs līdz viņam nonākam tieši otrādi. Mēs domājam par to, kas ir nepieciešams tur galā, vai nākamajos posmos, piemēram, paskaidrojumu, vai, teiksim, izpildes analīzi. Un jau pirmajās funkcionalitātēs liekam iekšā tās lietas, kas ir vajadzīgas, lai mēs maksimāli efektīvi izmantot tos datus, kas mums ir uzturēt sistēmu. Ja? Lai mums katru reizi pie katra no procesiem viens un tas pats nav 100 reizi jādara. To es atkārtošu daudzreiz jā. Tātad par budžeta paskaidrojumiem šobrīd izskatās, tad arī varētu būt atsevišķi funkcionalitāti, bet, kā es minēju, atsevišķi sadaļas jau var veidoties no tā, kas mums ir caur tām trijām iegūstams. Paskaidrojumos ir, tā skaitā, arī rezultīvi rādītāji. Ja? Budžeta paskaidrojumos ir atsevišķi tabulas, mamut vietas, kas mums pagaidām tajās funkcionalitātēs nav iekļautas, bet mēs viņas arī tādu. Tā kā šis arī ir skopā. Priekšlikuma apkopošanas saimnes otrajam lasījumam. Te arī process ir salīdzinoši sarežģīts. Sarežģīts viņš ir vairāk iemeslu dēļ.
pirmkārt ir tā, ka pārsvarā, tad, kad tas ir jādara, laiks ir šitik, ja? Un bieži vien tā informācija, kas nāk, piemēram, no Saeimas puses, viņa ir ne tādā detalizācijas pakāpē, lai to vienkārši būtu integrēta ar video terminu. Līdz ar to ir nepieciešams papildus darbības. Tas ir viens. Jā. Otrs ir, tur ir divas faktiski plūsmas. Viena plūsma nāk no ministrijām, otra plūsma nāk no Saeimas. Jā, kaut kādā brīdī viņi satiekās, ir kabinets, un kabinetā kaut kādu lēmumu, notiek precizēšana, viss ir ļoti ātri, detalizācijas pakāpes ir labi, ja ministrija ir precīzi norādīta ar programmu, un tam līdzīgi. Tā kā šeit ir, ja tā varētu teikt, priekš sistēmas izstrādes zināms hausiņš. Jā, zināms hausiņš, un mums jāsaprot, vai mēs un kā mēs spējam ar šo hausiņu tikt galā, lai izdarītu tā, lai mums, teiksim, sistēma palīdz, nevis tieši otrādāk, ka mēs dēļ tā kavējamies izpildīt kaut kādas noteiktas darbības. Lūk, un izpildes analīze, jā, un izpildes analīze arī esam gājuši cauri visām tām komponentēm. Kā jau minēju pie makro izmaiņu funkcionalitātes, tad faktiski tas, kas ir pie programmas paskaidrojums un, teiksim, finanšanas rīkojumi, tas viss jau šeit varētu tikt lasīts, lai vismaz pirmo pielikumu jums līdzēt aizpildīt. Plus izmaiņas arī pieskatīt finanšanas plānus. Respektīvi, tā detalizācijas pakāpe tur būs, paskaidrojumi tur būs, informācija būs, es ceru, ka mēs tieksim līdz tā, ka būs pietiekama, lai izdarītu savus secinājumus un attiecīgi izpildītu otrās instrukcijas no šīs vajadzības. Lūk, plus vēl, protams, tajā brīdī, kad mums ir izveidota vidēja termiņa funkcionalitāte plus prioritārā pasākuma un budžeta paskaidrojuma, tad mums vispār analīzēja tā lielā tabula rezultīva rādītājiem vispārējo arī, kas ir smagnējis priekšējums process, bet, diemžēl, mums pagaidām datu nav. Ja būtu dati ar šiem procesiem, tad attiecīgi mēs varētu arī automatizēt. Un tāds ir plāns. Ja? Tāds ir plāns. Mēs centīsimies maksimāli ātri uz priekšu kopā ar izstrādātāju. Jā, tas, kas neminēja vēl pie savas ievadurumas, bija tas, ka mēs nezinām šobrīd, kāpēc ir 3 funkcionalitātes. Ja viens no iemestiem pagaidām. Un tās 3 funkcionalitātes faktiski ir lietotājs tās līmenī. Tas, ka mēs īsti nezinām, kas mums būs izstrādātājs. Tas apjoms, kāds viņš ir kopumā, ja mēs paskatāmies, jau šobrīd esošajā sistēmā, viņš ir salīdzinoši liels. Un, ja mēs paņemam pilnīgi visas komponentus un mēģinām specificēt detaļās līdz datu laukumu, mēs varam ierobežot tā skaitā tos piegādātājus, kuri visticamāk mums izniegums sniegs. Līdz ar to mūsu vēlme ir pēc iespējas ātrāk sākt strādāt jau ar konkrētu platformu, jo platforma vai sistēma var uzlikt savus ierobežojumus, kā arī radīt zināmas iespējas, un ja tādas iespējas tiek rastas un izstrādātais viņu piedāvā, mēs pilnīgi noteikti viņas gribētu izmantot. Ja? Tā kā piegādātāju bariņš mums plus mīnus Latvijā ir saprotams, cik viņš ir. Viņš nav 1 vai 2 vai 3 vai 4, jā, viņi ir vairāk. Attiecīgi, tik vien mēs saprotam platformu sistēmu, izstrādātāji. Mums ir zināms skops, kurā mēs to darbojamies, jo vienam var būt izdarīts viens, otram izdarīts cits labāk, un attiecīgi tie fokus var pamainīties. Tāpēc, jā, tā detalizēta specificēšana pilnīgi izpratne šobrīd nav. Drīkstīs jautājumi īsti. Jā. Sakiet, ja jums būs tās 3 funkcionalitātes, nevar darīties, tā ka katrai funkcionalitātei būs savs izstrādātājs. Tā var darīt. Vienā līgumā mēs paredzam, ka visu mēs iekļaujam vienā iepirkumā. Mēs domājam, ka tā nevar gadīties. Jā, mums cerība, ka mums ir viens izstrādātājs, ar kuru mēs sākam un pabeidzam. Jā, tā, jā, ieguvumi, droši vien jau tas viss tika minēts, informācija ievadīta dažādos posmos, kā ir apkopojumu sastarpēju salīdzinājumu. Tātad vienota datu struktūra. Ļoti gribās izmantot datus vairākas reizes, bet vadīt viņus vienu reizi. Protams, mēs gribētu mazināt kļūdu risku, ja, izmantojot dažādas
iekšējas izstrādātās kontrols vai uzraudzības, teiksim, tā lietas paziņojumus. Kopsavilkumu, protams, īsākos termiņos, tad ar šo sistēmu varētu kļūt par cerībā visaptverošu informāciju savu. Tātad, ja viņi tur ir, mēs viņus varam izmantot. Man liekas, ka es tiku diezgan ātri, cerams, galā. Varbūt tās tad jūsu jautājumi, tas, kas nav pateikts, es nezinu, kolēģi, Anna, varbūt tās Anitē sākumā, vai kaut kas ir, kas iebilstams, ne? Droši vien, bet vajadzētu vēlāk diskutēsim, pieļauju. Jā, labi, jā, lūdzu. Labdien! Ļoti liels paldies par šo diskusiju. Mēs varējām šo visu zināt, bet labāks ministrija. No mūsu puses ir tāda, bāža. Vai jūs esat domājuši par šo visu procesu finanšu plānošanas procesu termiņiem? Kā katrs posms, kādā termiņā būtu jāveic? Jo, būsim godīgi, budžeta process ir ļoti neprognozējams. Ja viņš tā būtu tā, kā tam tā būtu jābūt, tas viss būtu ļoti labi. Bet dažkārt mums informācija mainās gan pat vienas kabineta sēdes laikā, pat vienas dienas laikā, pat 2 reiz 3 reizes. Kā to visu šo procesu ātri stundas, 10 minūšu laikā no pašas apakšas ievadīt, vai viņš aiziet tālāk? Labi, es neatbildēšu droši vien iespējams precīzi uz šo jautājumu. Ja tas process ir tāds, tā kā tam ir jābūt pareizam, viss ir kārtībā, bet ļoti bieži arī šis gads arī ir ļoti īpašs. Varu teikt tā, ka tā skatā finanšu ministrija diskusijās. Mums ar finanšu ministriju bija visvairāk darba grupu sanāksmes, tā teikt, un mēs diskutējām tā skatā par šiem termiņiem. Un arī finanšu ministrijas ieskatā termiņi ir lielākā baža, kur bieži vien nākas šādi sniegt kādas atbildes vai veikt nepieciešamās korekcijas. Tas, kas ir ekstra, tas, kas notiek pēc plāna, un mēs virzāmies pēc plāna. Tas, kas ir ekstra varētu būt nepieciešamās izmaiņas, ko varētu veikt vai pats resurs, tiesības ir, resurs veids nepieciešamās izmaiņas, vai, ja resurs nespēja veikt laikā vai 5 minūtēs nepieciešamās izmaiņas, to var veikt finanšu ministrija uz laiku, lai dabūtu nepieciešamos datus. Tas ir augšējais līmenis, un saprot no visas. Es negribētu šobrīd atbildēt precīzi uz šo jautājumu, bet idejiski, ja mums ir finansēšanas plāna detalizācija, kaut vai ievadot jebkurā no plāniem pagaidu ciparus, lai dabūtu galu rezultātu, ir iespējams dabūt rezultātu programmas līmenī. Jo tikai tas ir tas līmenis, kuru faktiski publiski kabinets un vispārējie redz. Ja tas tā, ļoti īsi. Tā kā ir iespējas, un mēs par šīm akūtajām vajadzībām jau esam domājām, un pilnīgi noteikti tajā brīdī, kad tiks lēmts par to, kādu mēs īsti izrīkojamies, mēs visiem dosim ziņu, būs informācija, lai tas nebūtu pārsteigums ne jums, ne kādam citam, bet lai kārtība būtu saprotama. Tā kā, protams, finanšu ministrijai būtu jābūt iespējai pie nepieciešamības uz kaut kādu noteikumu vai saprotamā veidā iejaukties procesā un kaut ko izdarīt, kas varbūt tās viņiem īsti pēc procesa nebūtu jādara. Jo mūsu, teiksim, ministrijas specifika ir tāda, ka mums ir 2 veidu budžets, un, piemēram, šis gads parādīja to, ka vienas dienas laikā ieņēmuma prognozes patrošināšanas var mainīties vienā dienā 2 reiz 3 reizes, un tie dati ir, tas jāvada no visiem pašām apakšām, tas ir ļoti 5 minūšu laikā nav izdarāms. Tā godīgi sakot. Man grūti pateikt, man grūti iztēloties šo konkrēto piemēru, bet es saprotu, ka bija iespēja norādīt jautājums par sistēmu, par procesu konkrēti. Kurš tas ir no procesiem, mēs varam skatīt detalizētāk, vai tas ir finansēšanas plānotāji, iestāstījumu plānošana, vai tās ir iespējams pabalsts vispār, kas joprojām un turpmāk pastāv mēs strādājot vai citām sistēmām, kas īsti nav šo sistēmu sakarā. Kas šeit ir? Kas tiek pa datiem? Kas tiek mainīt? Jā, bet tad jāsaprot, teiksim, vai tas ir tas, kas tiek
caur, piemēram, Finanšu ministrijas nodokļu departamentu, vai, jebkurā gadījumā kaut kā šobrīd tiek ar to galā. Nekas pa lielam nemainās. Ja tā mēs runājam, kad jums tiek dots mazāk laika kādu no procesu izpildēji un tur kāds sakot lietas nevarēsiet izdarīt, mēs apzināmies, ka šie riski ir, viņi bija pēdējos 20 gadus, viņi paliks visticamāk arī uz priekšu. Tā kā izmaiņas līdzīgi kā arī šobrīd, pat ja tas ir nepieciešams steidzami, varēsim veikt. Es varētu tā atbildēt, kad par to gan ir domāts, gan domāsim tālāk, iespējams par to. Jūs stāstījāt par kontroli. Jūs stāstījāt par šo te budžetu iekšējo plānošanu, sasaist ar grāmatvedības blokiem. Tad vai jūs esat plānojuši kādā datu apmaiņu šajā sistēmā Nordiskajā Horizon? Es jau aicāju tāpēc, ka mums jau ir šis. Tad mums ir detalizēta budžeta plānošana, gan ar visām izmaiņām, budžeta modulī, kas ir sasaistīts ar grāmatvedības sistēmu, tad notiek izpildes kontroli, katru dienu varam apskatīties atlakumus un sekot līdzi. Ja tas jau ir un sasaist ar citām sistēmām, tad mums šo ir tā nevajag, jo mums tas jau ir. Tad kādi ir kādas tās iespējas, vai jūs plānojat, ka tikai Horizon apmaināmies, jeb plānojat vienkārši datu lauki, kuri apmainīsies, un tas varēs tā apmainīties būt arī ar citām sistēmām? No sākuma, kāds ir bijis tas sākums mūsu domāja par, kāpēc mēs ieskaramies. Pirmais ir tas, kad skaidrs, ka mums daudzām ministrijām, mēs pat nezinājām, kad iestādēm ir, mums likās, kad iestādēm nav. Es varbūt pat pieprecizēt. Mums arī bija tehniski atbalsta instrumentu projekts un arī bija horizontālais iekšējais audits, kā rezultātā tika secināts, ka vairāk kā 90% no iestādēm ir kurā aizbalsta. Un saprotot uz šīs bāzes, ka šobrīd šis risinājums, protams, prioritāri tiek veidots pret to, lai ar tiem 90% mēs tiktu uz priekšu. Tas, ko atbildot, tā ir šobrīd prioritāte, lai mēs vispār šo projektu norealizētu. Mēs nevaram apsolīt, ka mēs tagad varēsim ar katru no tiem, jo ir arī vēl mazas, ne mazas, bet ir arī liels iestādes, kurām valsts sociālajā apdrošināšanas nezinu, vai šodien ir arī sava liela sistēma, ko saprotu arī ne pēdējo jauninājumu sistēmu, 20 gadi. Un tagad teikt, ka mēs ar viņu veidosim integrācijas, teiktu, nē. Jautājums stratēģiski. Bet tas nav noteikti šīs pirmās kārtas jautājums. Un to es pasaku godīgi. Pirmās kārtas jautājums ir vispār izveidot šim 90% šo maksimāli. Protams, kā jau arī šīs jaunās sistēmas, kas tiek veidotas, ir modulāras, lai viņas spēj maksimāli sadarboties ar visiem. Tas princips, protams, tiks likt dokumentācijā iekšā, lai tas tā būtu, bet vai mēs tagad, piemēram, 25. gadā spēsim ar katru no šīm specifiskām iestādēm izstrādāt, tad es jums reiz pasaka. Es saprotu, ka ir lielākais procents, mēs arī zinām, kāds cikls pārvaldē, bet tas jautājums ir arī, mēs plānojam dzīvi diezgan tālu uz priekšu, un arī investīcijas un tā tālāk. Un ir tā, ka obligāti jāpāriet uz kaut ko, neskatoties uz to, ka jau ir ļoti labi sistēma, kas strādā. Jūs te teicāt, neatkarīgajām varbūt nav, mums ir. Tad gribās saprast, vai mēs kaut ko attīstam tālāk, un tad varēs apmainīties ar datiem, vai mēs šobrīd stopējam, ja mums gribās vēl kaut kāds uzlūkojums un integrācijas, un reiķinamies ar to, ka kaut kādā nākotnē pārējiem. Tas ir tas jautājums, tad tas vispārīgi, lai mēs nebūtītu līdzekļus iekšā, ja vēlamies. Ļoti precīzi mums arī koncepcija, kas tika apstiprināta. Šī koncepcija, protams, tas tvērums, tas pirmais tvērums pēc visu šī, ko es minēju, arī tā iepriekšējā projekta ministra kabinetu uzstādījuma bija valsts tiešā pārvalde kā prioritāte, ar ko visu to sāk. Un skaidrs, ka arī šajā koncepcijā tika minēts tas, ka tas ir ar ko sākt, un šīm iestādēm skatās, kas ir tvērumā, viņām arī protokolēmā ir ielikts, ka principā nevajag vairs nekādas investīcijas savās sistēmās, neskaņojot un neskatoties. Tā kā tas princips, ko jūs minat, ir, bet mēs labprāt, ja jums ir iespēja, mēs labprāt satiktos un izrunātu, kas ir arī jūsu sistēmā izbūvēts, lai saprastu kaut vai kāds, un mēs mums tā sadarbību jau laicīgāk.
Nu, tā kā mums, mēs esam atvērti šīs lietas izrunāt. Es vienkārši noprecizēju, lai nav tāds gaids, ka mēs uzreiz pie tiem dažiem procentiem. Nē, es saprotu arī to sākumu, sākot un kāds tas laika grafiks, mēs vienkārši esam kaut kādā 30. gadā, tā neatkarīgā un kā maz to iespēju salīdzināt. Jā, es no savas puses gribētu varbūt tās pat atsevišķi jautājumus uzdot vēl, vai pareizāk varbūt mēģināt minēt, kas tad ir. Nu, šeit mēs gribam piedāvāt zināmā mērā komplektu, jā, lai mēs no paša procesa sākuma līdz pašām beigām nonākam. Tas, ka jūs, nu, teiksim, jūsu iestādi nav paredzēts pārnākt pirmajiem, skaidrs, jā, un skaidrs saprotams arī tas, ka jums tas viss ir, jums darbojās, kas jums iztrūkst pilnīgi noteikti. Jums, es pieļauju, ka pietrūkst saiknes, nu, kāds integrācijas. Jā, ar visu to, kas nāk no augšas, attiecīgi tās ir papildus darbības, attiecīgi tās darbības. Tieši tā. Jā. Jautājums varbūt, vai mums ir jādomā tā, ka mēs izmantojam esošo pieslēdzamies ar to integrāciju, ar to esošo moduli, ko jūs piedāvājat, un tad tos tālākos tevis izējam, ja tomēr nē, un jā, apskatīsim tos variantus, jo varianti ir dažādi. Jā, mums gribās nodrošināt tiem pirmajiem, kas nāk, jo pirmie, kas nāk, es neatminos, bet man liekas, kādam arī nav bijis pat nekas, jā, attiecīgi mums ir jāpiedāvā tas, mums mainās datu struktūras, mums mainās integrācijas ar novējiem sistēmas komponentiem, mums mainās klasifikātori, mums mainās daudz kas, jā. Ir opcija, vai nu ejam, nu, zināmā mērā uz centralizētu risinājumu, kurā mēs struktūrētējam cauri loģiski saliekam elementus, vai mēs mēģinām pēc tam aicināt iestādes un ministrijas pielāgot savas sistēmas, lai viņas būtu atbilstoši šai, lai notiktu šī skaidrā integrācija. Jā, tas ir tas jautājums. Tā kā, jā, tāpēc... Mēs esam atvērti satikties izrunāt. Jā, un mums ir interesanti. Ko jūs Jā. Vēl ne, bet zināsim. No, varbūt tās atklātas ir interesēti, ja viņi Protams, jau tie iegumi, ieguvumi jau... Tur būtu daudz Neaizmirsīs. Varbūt vēl kāds jautājums vai kāds priekšlikums īstenībā. Jā. Kāda ideja, kas nāk no jums, un jūs redzat, nu šis būtu tas, ko vajadzētu valstī vēl kopīgi attīstīt. Nē, ideja būtu labi. Tad es kad noņems daudz visu to vēstpastu un Excelu. Tas ir primārs. Jā. Nu, šeit, ja mēs paskatāmies uz tiem procesiem, visiem 7, no mūsu ieskatā, piemēram, aprorizmēm process, viņš ir apjomīgs. Aprokonfigurā, šajā gadījumā. Ja tur paskatāmies kopā, tad viņš ir diezgan apjomīgs. Tur notiek tik daudz darbību, kuras izslēdzot, mums vienkārši atbrīvojas rokas. Mēs bieži vien nefokusējamies uz kaut kādām tādām primāri svarīgām un jēgpilnām lietām, bet mēs fokusējamies vienkārši uz mērķis darbu, tā teikt, un darām tās lietas, kas ir visur. Es zinu, es nāku no budžeta departamenta kopsūtu nodaļas, kas ir kā no mums ir pēdējā instants pirms finanšu ministra rīkojuma, es saprotu, kas notiek pēc tam, kā notiek tas iekšienē, un tur arī kaut kāds saka, kad jau tas viss tas būs, par ko tu runā un tam nezinu, tā kā, daudzi gaida, redzēsim, kā mums tas iznāks, mēs ļoti ceram un centīsimies, lai mums tas iznāk, un lai tiešām no visiem jums mums ir priekšlikumi. Jā, bet jautājumu es negribētu par šo noslēgt. Mums vēl ir laiks. Jā, sorry. Varbūt vēl kāds kolēģis jautājums vai tiešām kāda ideja? Jā, Jā. Papildus dimensijas, projekts un to, ko piedāvāt. Vai šis būs no mums tāds nodefinājums? Tagad mēs izmantojam tikai šādus no VKK šitās zīmēs, tur papildus dimensija tāda un tāda, vai tomēr mēs kā ministrija varēsim šim kaut ko paplašināt, kaut ko noteikt savu? Ja mēs skatāmies par dimensijām, kas ir pamatlietas, lai varētu plānot metodiju budžetu grāmatvedības sistēmā,
un precīzi pēc tam salīdzinot kopā tos datus, tad jā, mēs gribētu nodefinēt maksimālo klasifikātoru vai dimensiju skaitu, bet mēs negribētu definēt, ka jums te visi ir jāizmanto. Respektīvi, ja kāda ministrija pilnīgi pietiek ar finansējumu valsts, ar ēkā kodu un piemēram ar aktivitāti, varat dzīvot 3 dimensijās, viss ok. Ja ir nepieciešams struktūra vienība, projekts, kaut kas cits, gribat dzīvot, un tā būtu ne tikai resoru ietvaros. Ja resors gribētu pateikt iestādēm, ka mēs visas iestādes tagad dzīvojam šādi, jā, mēs varam izpildīt resoru vēlmi vai uzstādījumu un pateikt, ka visām iestādēm šīs dimensijas ir sasniegtas. Ja kāda no iestādēm izmanto savādāku struktūru, un piemēram ir apkārt diezgan daudz, viņi var izmantot savādāku struktūru, nekā pat izmanto resoru iestādi. Jā, bet jūs to pašu to rāmi, jūs tā kā Maksimē, jā. Cik tālu? Tas ir dimensijas, jā, šas dimensijas mēs nodefinēsim, bet teiksim, tās struktūrēnijas, tās būs jūsējās izvēlētās. Tā kā iekšējās. Mēs paņemsim. Dati būs jūsējie. Ja jūs viņus būsiet, kā jūs viņus būsiet nodefinējuši, tad jūs pašas tās struktūrēnijas, sistēmas struktūrēnijas būsiet nodefinējuši, izmantosiet. Neizmantosiet. Jums būs iespēja šo lauku aizpildīt, vai arī, teiksim, šajā laukā norādīt, ka jūs viņu attiecīgi kopēji izmantot. Tas, ko vēl papildināt, arī mums, es negribēju atcerēties, tad mēs paņēmām principā visu resoru, kur aizsat datus par 2023. gadu. Tas, ko mēs redzam, ka arī šasošās tās par aizsat dimensijas, kas ir šobrīd pieļaujams, visas tās dimensijas, arī iestādes dažādi izmantojuši. Tiešām dažādi. Katrs viņā tā kā licis arī pēc būtības, un tās pašas projekta dimensijas ir daudz. Viens tiešām licis kaut ko projekts, viens licis pavisam kaut kāds citas lietas. Un tas, ko mēs to sistemātiku mēs centīsimies tā, lai tomēr ir vienādi. Tas, tā kā tā ideoloģija iet vienādi. Tas, ko Anna saka, bet tālāk to saturu jau jūs paši tālāk veidosiet. Tā kā to rāmu mēģināt kas ir būtiski un pie kādas domas mēs pastāvīgi pieturamies, mēs pilnīgi noteikti negribētu, lai no iestāžu puses būtu kāda negatīva, teiksim, tā attieksme un nevēlēšanās pāriet uz šo. Mēs gribētu, lai tā prakse, kas ir šobrīd, lai viņi varētu turpināt izmantot, pat ja viņi ir citādāka nekā, teiksim, kādam savādāk. Jo mēs negribam uzspiest jaunas spēles noteikumus. Mēs gribam radīt iespējas un ļaut turpināt vai no esošo praksi, vai iespējams censties aiziet uz kādu zināmu standartu. Tā ideja, ja jums ir bijis detalizēti nepieciešams kaut kādas lietas uzskaitīt, tad to nevajadzētu, tas nav doma izskaust to, ka jūs to vairs nevar darīt. Tā doma. Tā kā, ja jums tas bija, jums visticamāk tas paliks. Bet, var nākties pielāgoties tam rāmim, kur tas tā notiek. Un kā tas notiek. Lai nav tā, jo tas ir jāsaprot, ja 13 resori, kur kopumā 175 iestādes vienjām, un vēl ir katram savs, var nākties mazliet tā kā ar atvērtu pāri skatīties, kā var to pašu darīt mazliet savādāk. Jā, tas svarīgākais, jūs nepazaudēsiet informāciju, kas jums nepieciešama. Varbūt tās viņi vajadzēs mazliet savādāk struktūrēt vai caur citu dimensiju, bet tas ir tas pamats. Jā, jūs dabūnat pretī to pašu, kas jums ir bijis, vai tādā vai savādāk griežat. Vēl par šīm dimensijām droši vien runājot, tas, ko mēs redzam, ja paralēli tikai pirmajā slaidā attīstās jau biznesa informācijas sistēmas, kas jau jums ir kaut kāds cits tieši, piemēram, par datiem, nezinu, te pašais nezinu, kuras ministrijas ir bijāt piespēt. Piemēram, tiesa informācijas sistēmā jau arī daudz lietas tiek būvētas iekšā un viņā jau ir iekšā. Un tad, piemēram, vai tas, ko es saku, arī tad uzreiz ar jaunu skatu iespējams jāapstās arī uz tām dimensijām, kas jau ir bijuši līdz šim, varbūt, kad jau ir kaut kas vēl, pamainās. Jo tajā sistēmā jau arī kaut kas top un mainās, vai tie dati visu laiku ir tā kā izmantojami kā kopīgi. Tas es tā kā mēģinu tā kā rosināt. Tā dzīve ir īstenībā plašākais šīs sistēmas, katram kā resoram. Jā, tas akcents ir, kad mēs gribētu nodrošināt savu šo visu budžeta pamatu procesu nodrošināšanu. Mēs negribam, mums nav tās ambīcijas izzināt katru no jūsu specifiskām, teiksim, atsevišķām vajadzībām vai sistēmām, kas ir jums, vai iespējams atsevišķiem Exceliem, kas jums iespējams arī paliks.
Bet pamatlietas, es ceru, ka jums radās caur šo semināru, pēc šī semināra sajūta, ka daudz, kas varētu atkrist no tā, kas šobrīd tiek darīts. Jā, daudz, kas tiešām daudz, kas. Jā. Protams, mums visiem vajadzēs mācīties. Es pats personīgi atceros brīdi, kad mēs ieviesam SATVā saistību pielikumu izmaiņas, un tad mans telefons bija karsts. Jā, varbūt uz visiem jautājumiem plus risinot kaut kāds tehnisks dabas jautājums, plus tīri kaut vai to, kas ir darāms. Tā kā, jā, mums visiem būs pilnīgi noteikti izmaiņas. Diemžēl par laimi būs jāpielāgojas, bet diezgan sen tādas nav bijušas, un es ceru, ka daudzi no jums ir vienkārši noilgušies zināmā mērā pēc kaut kādām pārmaiņām, kas mainīs mūsu dzīvi labus. Labi, varbūt vēl kāds jautājums. Ja nē, tad droši vien mēs sakam paldies, un tas, ko mēs gribējām, tad izstāstīt, vai jūs gribējāt stāstīt? Nē, jā. Tas, ko mēs jau sākumā teicām, tas mērķis ir izveidot arī ar tiem kolēģiem, kur proaktīvi grib iesaistīties ar savām idejām un domām, tīpaši par šo resoru līmeni plānošanu un par to, kas sanāk kā no šī resora puses, kas ir tās lietas, kā jūs darat, un kas ir tās lietas, kā jūs redzat, kā kopumā valstī būtu labi to resoru līmeni plānošanas puses darīt. Mēs tad šajā anketā, šodien mēs nedalījām, lai nav arī papīru vispārējais, mēs nosūtīsim elektronu, lūksim pieteikties, un tad mēs varam runāt arī atsevišķi šīs tikšanās un jau veidot tādu kopīgu sadarbību. Tā kā paldies jums un lūdzu atbildēt uz anketas jautājumiem, lai mums ko darīt tās apmaiņa. Ja kādam vēl kāds jautājums, droši varētu piezvanīt, visticamāk konkrēti mums būs, nosūtīt arī anketā, tāpēc, ja kādam pēc šodienas vēl būtās kāds jautājums, kam nav nepieciešama diena atbildēt, tad droši zvaniet man, Andai, mēs centīsimies. Paldies! Paldies!